Labvakar, mani sauc Iena Andersone, un paturpināsim klājumu, kurš jau man bija dienā. Te bija vēstījums, kad, lai turpinam meklēt zināšanas, lai esam paši draudzīgi, pozitīvi, uzticīgi sev, lai attīrītos no viltniekiem, bet arī paši, lai esam elastīgi, veikli, viltīgi, nedarot pāri citiem. Un tad te bija teikts, kad ir kāds vīrietis jums, kas vēro jūs, bet ne tikai, ir arī nelabvēli, kas jūs vēro. Un, lai uzlabotu situāciju un lai dzīve būtu veiksmīga, tas ir svarīgi attīrīt. Šeit kaut kā bija teikts runa par vīrieti, ka viņš ir nokļuvis tā kā bez izējā, un viņš vēro tagad jūs, kad jūs esat mācējusi iziet no situācijām, un viņam pietrūkst jūtu. Vīrietim pietrūkst jūtu. Ir vajadzīgas pārmaiņas, pilnīgi rīkoties citādāk, lai tās pārmaiņas ienāktu tai dzīvē. Ceru, ka jūs redzēsiet. Man ir jau vēls. Man jau ir vēls pulkstens. Un vīrieša bezizēja ir saistīta ar to, ka viņš nav līdzsvarā. Viņš nav līdzsvarā, un viņš ir skops uz emocijām. Tāpēc jums ir jāskatās, kāda jums, cik patiesa ir ar viņu sadarbība, vai tas jūs iepriecina, vai jūs tas apbēdina. Tas ir ļoti svarīgi. Ko tālāk teiks? Lai neiekļūtu jūs dvēseles mokās. Lai nebūtu atkal atgrūšanas, lai būtu attiecībās vienlīdzīga sadarbība un enerģijas apmaiņa, lai būtu vienlīdzīga, sirsnīga, appusēji sirsnīga, to kontaktu nodibināt ar šo vīrieti. Tā to jums, lai neatvērtu kādas slimības. Lai tās slimības beidzot aizvērtu, lai būtu beidzot laimes sajūtās un aizietu no nepatikšanām, no neskaidrības, lai būtu skaidrs, kā diena. Savstarpējās jūsu attiecības, lai būtu skaidras, kā diena. Jā, lai tā būtu savienība kā atslēdziņai, abiem diviem veiksmīga sadarbība. Abi divi viens pret otru kā atslēdziņa. Patīkama komunikācija. To stāsta. Lai nebūtu tā, ka nebūtu naudas trūkums. Jo, ja būsim šādā stāvoklī slimības,
nu tad enerģijas mums trūkst. Tad enerģijas mums trūks. Man svecīte izdega. Iededzināsim. Lūk, lai labāk būtu mums tālāk, lai jūtas būtu patiesas, tīras, atklātas. Lai varētu aiziet kopīgi no tām problēmām. Tā, tik svarīga tā tad savienība, ja patiesi cilvēks grib ar jums sadarboties. Lai aizietu no nelabvēliem, kas jūsu attiecības ietekmē. Lai nebūtu spēles, nenopietnas attieksmes pret jums. Ir svarīgi norunāt robežas, lai ienāktu jaunas pārmaiņas, citādākas. Un lai nebūtu tādas situācijas, kādas ir bijušas negatīvas iepriekš. Tas ir jāpārdomā, lai nav jācīnās, lai var to zobenu jau beidzot nolikt malā. Jums jau ir iestrādājušās tās robežas, jums jācīnās vairs nav. Jūs jau saprotat, kas jums patīk, kas nepatīk, ko jūs gribat, ko jūs negribat. Tikai vai ar šo cilvēku būs iespējams par to vienoties. Tas svarīgi. Lai nebūtu nekādas manipulācijas vairs. Jo jūs tās manipulācijas jau cauri, jau redzat kā rengenu katru cilvēku, kurš mēģina ar jums manipulēt. Jau tik daudz esiet piedzīvojusi. Tik daudz jau esiet piedzīvojuši. Lai būtu stabilitāte. Lai nekaitētu veselībai. Lai sadarbība būtu priecīga, pozitīva un kopīgi vērtu vaļā tās atslēgas. Noteikti nedrīkst būt trešās personas iejauktas attiecībās jūsu. Jo tā būs slikta karma. Turpināsies. Turpināsies slikta karma. Un bloķēsies jūsu enerģija. Tādēļ, ja vēl nav īsti skaidrs, tad ir svarīgi meklēt informāciju, lai būtu viss skaidrs. Par kādām jābūt attiecībām. Un lai tās būtu tīras. Izslaucītu visus nebūšanas un nepatikšanas un strīdus. Nesapratnes. Lai spētu turpmāk iet uz savām vēlmēm, uz cerībām ar prieku.
lai nebūtu neviens no partnera nospiestā stāvoklī, sajūtās. Lai būtu vienlīdzīga, appusēja sadarbība. Tā. Jo, ja kāds būs nospiests, kādam nāksies no partnera kaut ko ciest vai pieciest, tad tas ir uz neveiksmi. Nekas labs nesanāks. Ir jābūt līdzsvarā enerģijas. Gan labajam, gan ļaunajam jābūt līdzsvarā. Gan pozitīvajam, gan negatīvajam jābūt līdzsvarā. Tāpat arī strīdi ir veselīgi, ja viņus risina ar cieņu vienam pret otru. Nevienu nenosniecinot un nevienu nepazemojot. Tā ir jārisina strīdi. Lai jūs justos kā patiesi sieviete un sievišķīga un īpaša. Un vīrietis kā aizstāvis, kā atbalsts, stiprs, kā kalns, kuram blakus ir ļoti droši būt un patīkami. Un tikai tad dzīve ies uz augšu un radīsiet kopā panākumus abi partnerībām. Tādām jābūt attiecībām. Bumerangs. Jābūt abiem ļoti vienotiem. Redzīgiem un atgriezt cilvēkiem tos bumerangus, kas grib iejaukties jūsu savienībā. Ja jūs būsiet vienoti, neviens nevarēs iejaukties, netraucēs jūsu attiecības. Piesaiste, kas par to? Lai nebūtu kādas piesaistes no ārpuses. Kā bija teikts, lai nebūtu iejauktas trešās personas. Ja grib abi partneri būt vienoti un saticībā dzīvot, nebūt ilūzijās, skaidri, gaiši redzēt, skaidri, gaiši runāt vienam ar otru. Nevis pašiem izdomāt kaut ko, bet atklāti runāt ar partneri. Un tad jūs abi saņemsiet patiesas dzīves dāvanas. Jā, laimi, prieku, labklājību, apmierinājumu dzīves. Jā, un vīrietis arī jutīsies kā vīrietis savā spēkā. Un bez maskām. Un sieviete, sievišķīga, mīloša, patiesa. Bez maskām. Bez grūtām nastām.
jo kopā tās dalīsiet dzīves problēmas. Viņas uztversiet par atrisināmām. Noteikti nedrīkst būt negatīvās vibrācijās, tā kā pazemotām. To pieļaut nedrīkst. Un noteikti svarīgi ir to teikt, izrunāt. Komunicēt savstarpēji. Neko nepaciest, bet izrunāt. Tās lietas, kas patīk vai nepatīk. Izdarīt izvēli uz pozitīvu vai negatīvu. Būs jāpieņem izvēle, vai attiecības veidosiet vai ne. Jā, stabilitāte vai veidosiet to stabilitāti un to ģimenes vērtību, savstarpējo vērtību vienam pret otru. Un svarīgi aiziet no atkarībām. Nedrīkst būt neviens nekādās atkarībās, jo tas arī vedinās uz zemām vibrācijām. Ģimene. Jā. Kopā jāveido ģimene tā, lai ir prieks un paši kā dāvanas. Lūk. Jo atkarības to prieku iesaldēs. Iesaldēs to prieku. Svarīgi nebūt. Kopā atrast to līdzsvaru un atrast atklātu valodu vienam pret otru, lai nebūtu sasistas sirdis un vilšanās, bet lai vairotu to pašcieņu, enerģiju, spēku, mīlestību vienam pret otru. Lūk. Tāds padoms, kādām jābūt attiecībām un kad ir iespēja veidot attiecības ar vīrieti, kurš jūs vēro. Lūk. Līdz citai reizei.